Lai gan vasara joprojām nav ieslēgusi apkuri, dienas iet uz priekšu, jau klāt jūlijas, bet tas nozīmē, ka pēc senām tradīcijām klāt arī 3 bumbu spēles. Devāmies skatīties, kā 4. spēlēm gatavojas komandas. Lūk, basketbola spēlē! Nezinu īsti, cik 3 bumbu spēļu komandām ir valdes un tā tālāk. Galvena viena no tām ir nopietna organizācija, nopietna mērķi noteikti arī. Jā, protams, šogad esam centušies nospraust augstākus mērķus nekā pagājušajā gadā. Ja pagājušajā gadā mērķis bija nepalikt pēdējiem, tad šogad jau ir labāks sastāvs, līdz ar to arī augstāki mērķi. Ir, protams, disciplīnas, kas mums labāk, kas sliktāk, bet kopējais mērķis ir būt vismaz 12. Kas ir labāk, kas ir sliktāk, kā es sakārtoju to pēc kārtas, kas ir tas top un kas ir jāpieslīpē? Pēc sporta veidiem tieši. Pēc sporta veidiem, droši vien tradicionāli futbols mums labāks ir mazliet nekā pārējie, bet ir sastāvu pastiprinājums, ir pārvilināti spēlētāji no konkurentu komandām, kas bija pagājušajā gadā tiešie, un ir pastiprināts sastāvs. Mums ir tā kā, ceram arī basketbolā būs labi un arī volejbolā, protams. Domājot par jauno sezonu, tad galvenais bija pārvilnāt pretinieku spēlētājs pie sevīm, lai novājinātu viņus. Ne tikai tas, mums ir arī viens no mūsu vadošajiem spēlētājiem, kas bija Anglijā izīrēts, mums atgriezies ierindā, kas vienkārši būs viennozīmīgi spēcīgākais mūsu basketbolists un arī futbolā. Otrā stāvā cīnītājs par bumbām, tā kā tas arī tāds spēcīgs pastiprinājums. Tad jau teju vai leģionārs? Principā jā. Protams, līguma summas netiek vēl apspriests, tur ir jāfinalizē viss, tur ir attiecīgi juristi strādā pie tā, bet ir vārdos nesauksim nevienu, bet būs spēcīgi mums, protams. Būs tad kāds tuvākajā laikā kāds īpašs paziņojums no Galvenas valdes, es tā saprotu? Jā, tiek rīkot preses konferences, tuvākajās dienās būs video redzams arī internetā, kur mērķi tiks izstāstīti un paskaidrots, kādi ir mērķi, kādi ir pastiprinājumi. Man pat negribās šeit novēlēt veiksmi, izskatās, ka jums tāpat pa sevi skries līdzi vienkārši. Nē, tur nevar savādāk būt, protams. Kas stiprākais tam arī veicās, loģiski. Inkubators, tas saistās visādiem uzņēmumiem un tā tālāk un tā joprojām. Vai tas palīdz arī gatavoties, ka tur inkubējās visādas idejas tajā uzņēmumā un tas viss apkārt tur tā strāvo, vai tas bīdus priekš arī sportisko? Jā, tas palīdz tajā ziņā, ka mēs sakam, ka vajag, ka tu vari, ka mēs arī varam un vajag. Tā kā jādara viss, ko varam. Cilvēki redz, ka idejas rodās un izvēršās un tur kaut kas sanāk, tas ir sporta laukumā jānotiek tā. Tieši tā. Mēs cenšamies palīdzēt. Dažkārt esam gudrie, dažkārt ne visi zinām, bet arī pašiem jāparāda, ka mēs cīnāmies līdz galam un arī sasniedzam kaut ko. Ko grib inkubators sasniegt šajā sezonā 3 bumbu spēlēs? Inkubators grib cīnīties līdz galam, bet tā realistiski, 5., 8. vieta būtu labi. Kas jums būs tas stiprākā puse un kas ir jāpieslīpē vēl? Stiprākā puse futbolā ir vairāk, kas tiešām prot, un pārējie ir universāli cilvēki. Volejbola prot, basketbola, tā kā nav tādi izteikti vājie posmi, jāpieslīpē saspēle, sapratne un tā tālāk. Ņemsiet ar stabilitāti, tā varētu teikt. Centīsieties? Centīsimies, jā. Ņemsim ar sevīm. Var teikt, ka esat jau gatavi, jums arī vēl priekšā kaut kādas kopā sanākšanas un motivējoši team building pasākumi? Jā, bija jau viens pludmalē, volejbola spēlējām, tad šodienas rītbols. Un futeni arī cerams, ka sanāks līdz nākamajai otrdienai uzspēlēt vēl. Būsat gatavi? Jā. Paviesojušies Augstskolas basketbola laukumā, tālāk devāmies uz pludmali, dzirdējām volejbola skaņas, radās mums aizdomas, ka šeit varētu kāds spēlēt, šeit spēlē dāmas volejbolu. Nē, arī Buhers Šoerlings un nedaudz no Blāzmas arī šeit ir ieradies. Tā kā gatavošanās dāmas un kungi turpinās, visi ļoti aktīvi gatavojās un ir tik jau gatavi, ka pat dalās savās visās meistarībās arī ar dāmām.
Visāds cilvēks satikt var pludmalē. Kāpēc tu te esi? Es esmu atbraucis no Blāzmas ar riteni. Oh. Tur. Un es šeit trenējos. Pašlaik es vienkārši iegaumēju laukums šodien. Viss. Skaties pretinieku kaut kādas izspēles un tā. Šodien atbrauc iegaumēt laukumus. Tas ir pirmās dienas plāns. Nu, kādā 5. dienā tad arī sākšu spēlēt. Un tad uz augustu būšu gatavs. Kurā bija 7. laikam, jā. Jā, nu tad būšu gatavs arī, jā. Tas līdzīgi, kamariņi braucēja, ka pirms tam viņi iziet trasi, tā. Tu saprast, kur bīstamāks kāds līkums, bedri un tā tālāk. Jā, nu jā, būtībā es tagad pētu bedrus un līnijas. Iegaumēšu laukumus no galvas, un tad jau arī ar aizvērtām acīm varēšu spēlēt. Jūs tā ko jums analizēt? Pagājušajā jūs vinnējāt, bet jums liekas, kaut kur vēl kāpt, un atradāt, kur tā problēma slēpjas. Jā, laikam būs uz šiem laukumiem mači, cik es saprotu, un pilnīgi jauna situācija. Jauna olimpiāda būtībā. Tas arī viss, jā. Stāstīs arī komandas biedriem to visu? Pierakst tur, piezīmē, karti zīmē, kā izskatās? Komandas biedri atsevišķi arī brauks ar saviem autobusiem un pašlaik esmu katrs pa sevīm. Degviela dārga ir. Šausmīgi nopietni viss izklausās. Šausmīgi nopietni. Degviela dārga, tāpēc arī velosipēdi, arī fiziskās sagatavotības ēdiņš pie reizes. Tā kā 3 bumbu spēlēs, viss ļoti nopietni. Nācām skatīties Bukāršu Orlingu treniņu, skatāmies, meitenes spēlē. Būs meiteņu komanda jums šogad? No, nebūs meiteņu komanda, nē, būs visi pārējie džeki fiziskos treniņus gatavojas. Mēs īstenībā gribam atkal šogad, mums pirmkārt jāizstāv futbola rezultāti. Tā kā džeki trenējās futbolu, es atbildu par volejbolu, tad es esmu šeit. Tu esi tik meistarīgs, ka var dalīties ar savām meistarībām, arī nav nekādas problēmas arī ar dāmām, no ar ko vajag. Protams, nekādas problēmas, mierīgi padalāmies, viņas arī man dod iedvesmu. Pēc tam nāks fanot, es tā saprotu, būs skaļš fanu pulks no volejbola meitenēm. Cerams, bet droši vien, ka gan jau, ka mums Buhara kolēģi būs fanos. Yeah. Tā pa ceham vien? Tieši tā, futbolā viens cehs, basketbolā nākamais un volejbolā visi. Kādi mērķi? Bez tā futbola? Visaugstākie? Galvenais piedalīties? Lai būtu labāk kā pagājušajā gadā. Jāvinē volejbols. Nu, labāk būs, tas skaidrs, bet jums tā kas? Jums kā? Zinu, kā galvenais piedalīties šitajos mačos ir. Tas ir galvenais. Turpinot inspicēt dažādas vietas, kur legāli un nelegāli varētu gatavoties kārtējām 3 bumbu spēlēm, nonācām piedzīvojumu parkā. Un noskaidrojām, ka arī te dzīve kūsāt kūsā. Šeit futbola laukums ir apdzīvots, un tajā komanda Gambino gatavojās, acīm redzot, pirmajam pasākumam futbolam. Tātad noķērām Gambino treniņu brīdī. Pirmais jautājums, kāpēc Gambino? Jums pagājušajā man skat citādāk bija kaut kāda klička. Komanda mainījās, ka viņi priekš tur sastāv pamet daži. Mārtiņš Lācis, tad mēs nomainījām uz Gambino. Es teicu, ka vajag apstīties Googlā. Bija klāns viens Ņujorkā, man liekas, Čikāgā. Tāda nopietna čaļi bija. Mēs arī nopietni. Tā ir pretinieki iebaidīšana sanāk? Bizness, reāli. Jā, Viss bizness tikai. Kaut kāds sijā vai kaut kāds tāds mikro uzņēmums? Mēs visi vinēt šogad. Jo mums ir, mēs pagājuši gadu tur, mēs bijām tuvu, mēs bijām ritīgi tuvu, bet tur kaut kur nepaveicās, tur bijām 8, 10, 11. Šogad esam uz 1. un 2. Tur jau nav šogad, kas mums Krauzers futenē, vairāk nav nekā. Tīra principā, uz talsiem 2. gadu pēc kāds vest kausa, ne, tas nebūtu pareizi. Tas nebūs. Krauzers vinē, ja? Jā. Tā nebūs. Es jau pat aizmirstu, ja? Krauzers vinē? No kurienes viņa? Talsi? Viņi pazīstams, viņi pagājušajā nebija pazīstams savā starpā, viņi iepazīstinājuši šogad. Tur bija savākt 3 volejbolisti, 2 futbolisti un 1 basketbolisti. Florbolists. Florbolists starp. Latvijas izlases. Jā? Nē, nekas nav šogad. Kā viņi brauc uz Vēnspili pirmo reizi pēc saviem, ko savāc, to savāc. Tagad viņi būs labāk iespējams. Jūs visi savā starpā runājat. Mēs jau esam labāki, viņi jau var būt labāki, mēs jau esam bišķi labāki. Mēs būsim skaisti futbolu, volejbolu un basketbolu, es domāju. Viskaistākais droši vien būs. Bet futbols varētu būt mazliet rupšs no mūsu puses arī, brīžiem. Gambino. Jā, tur jau. Tas vienīgais basketbols vēl ir. Voļuks var kontakti. Var uztaisīt, jā. Tad jūs būsiet par sporta dailu, tādu var teikt, par skatu. Jā. Mēs, man liekas, katru gadu esam. Mēs tur tādu vajag pat kausiem, bet šogad arī pa kausiem, kā es teicu, pirms tam tomēr. Bet arī pa skaistu sportu. Jā, pareizi dailu. Mums ir jātrenējās. Jā, labi. Lai veicās. Nevar aizkavēt ilgi Gambino, es labāk nekūklēšu man tā būtībā. Bet
viņi, kā redzat, ir ļoti nopietni gatavi. Mēs arī visi.